Neprecīzais metiens mainiekiem. Pagaidām neveicās arī viņa komandas biedriem, bet Hunters ir neapturams. Jau 8 gūti punkti. Andrejam meistarība, bet kopumā sezonā Andrejam realizēts 40% sodiņu. Tā kā patiešām savā ziņā vēpiešiem bumbas krita grozā pirmajā spēlē. Palielināt rezultātu pārsvaru. Hunters kārtjā uzbrukumā un 2 punkti ar sodu. Nu, fantastiski spēlē Hunters šīs spēles sākumā. Izpildījumā joprojām rot agresīvu Ventspils aizsardzību un vairs tikai 7 sekundes līdz Janičēnoks izlauž cauri. Kad jau reaktīvais Trevons Hughes pāriet pāris laukumā, piespēl Valterē un 3 punktu ar sodu. Nu redzam, ko dod Hughes atgriešanās laukumā. Veidot Saulis Kuzmīns, kas vēlāk saņem piespēli un 2 punkti no augšas. Mačā gan šī patiesība nepiepildījās, redzēsim, kā būs otrajā. Tailers Keins pēc lieliskas Dāri Bērtāņa piespēles. Nepieši pirmajā ceturdaļā to īpaši labi nedarīja. Bet tagad Taileram Keinam izdodās gūt 2 punktus. Viltīga Keina piespēle Valteram, bet Valtera metiens tiek nobloķēts. Smīgs snieguma arī tagad Valteram kārtējā kļūda. Fedžuku jau ieskrējies un kārtējie viņa stilā gūtie punkti. Ļoti agresīvs Trevons Hughes izdodās bumbu partņiem. Jau pretizbrukums Hughes izpildījumā. Bumba izlido no golas stīpas, bet Taileram Keinam liek piespēle tālāk, kur atšifrē Hunters. Un jau ātrais uzbrukums Ventspilniekiem. 2 punkti Jānim Strelniekam. Strelnieks ļoti skaisti nomanīja savu pretspēlētāju. Gūspēlī uzbrukumā Vēfiņš. Valteram ļoti ātrs 3 punktu metiens un ātri 3 punkti Vēf Rīgai. Redzam arī šo sānu pick-and-roll sadarbību. Iespiež Strelnieku tuvāk sānu līnijai. Sarežģīts metiens. Pērtiņa Artūra izpildījumā. Dots veidot aizsegu uz kreiso pusi. Dots Trevons Hughes līdz galam un gūs 2 punktus. Nu redzam, lielisks papildinājums tomēr Vēfiešiem ir šī. Bumba nesteidzīgi dots uzbrukumā. Ventspilniekiem laukumā atkal nāca Saulis Kuzmīns, kas Kuzmīns kad Fedžuku sanāk, tad sanāk. Vai nu iemet abus, vai abus aizmet garām. Tā kā Vēfiņiem ir jācer, ka jau ar pirmo mēģinājumu Hunters būs precīzs. Metieni izdevās Ventspilniekiem uzvarēt arī 3. ceturdaļu ar 15-14. Un no +4 puslaikā panākt +5 pirms pēdējām izšķirošajām 10 minūtēm. Tā vēl viena kļūda Ventspilī. Un tagad jau pretuzbrukumā dodas Vēfs Dairis Bērtāns. Varētu kāda sadarbība jāveic nākamajā uzbrukumā. Dodās caurgājienā un 2 punkti no apakšas. Ļoti skaists caurgājiens Dairim. Spēlē, varētu teikt, ir beigušās. Viņš gan realizēs tikai 1 no 4. Tā, bet ir skaists bloķēts metiens. Andrejs Šeļakovs. 5 vai 6 punktus. Protams, Guns Enzels neapmierināts, vēršās tiesnešu virzienā. 6 punkti gan izpaliek, vismaz šajā reizē, bet Ventspilnieki vēl joprojām nespēja savākt atlikušo bumbu pie sava groza. Iepriekšējā epizodē noteikuma pārkāpumu tiesneši atrada Saulim Kuzmīnskam. Arī tagad ar viņu tiek pārunāti vairāk pēdējie notikumi laukumā. Bumbu Ventspils atgūs, jo ceturdaļa ar to uzbrukumu uzsāka Vēf. Un tāpēc Ventspilniekiem ir atkal iespējas palielināt rezultātu starpību. Sāns kļuvis par 3. spēlētāju Vēf komandā, kuram ir plūstoša kustība. Un bumba atkal Ventspilī. Fedžuku tiek nobloķēts no aizmugures. Tas izdodas Kristopam Janičēnokam un tagad Sans Valters. Ātrs 3 punktu metiens un Vēf pirmo reizi vadībā. Un pēc ilgāka pārtraukuma 15 un pirmo reizi rīdzinieki ir vadībā šajā cīņā. Nu izdevies ir atkal Ramūnam Būtautam ar savām psihologu spējām, ar savu skarbo balsi un ar savu fantomas skatienu. Strelnieks dodas līdz galam, izpild metienu, to nobloķē Kaspars Bērziņš visu noteikumu robežās, bet nākamajā mēģinājumā Bērziņš pārkāp noteikumu. Nu jā, liels problēmas noturēt šo fiziski ļoti spēcīgo jamaikiešu spēlētāju. Un 3 sekundes pirms uzbrukuma laika beigām Valters pārkāp noteikumus pret Fedžuku. Pamēģināja Ventspilniekiem panākt +5, 45 sekundes līdz 4. ceturtdaļas beigām. Un pēc Sans Valters atbild ar 5. tāmetienu šajā spēlē. Fedžuku pret Janičēnoku. Janičēnoks netiek līdz, bet palīdzībā nāk Keins. Un kopējiem spēkiem Vēfam izdodas apturēt Ventspilnieku. Komandas līderiem izdosies labāks spēles beigas. Valters vēlreiz mēģina 3 punktu metienu, šoreiz neprecīzi Bērtāns kritienā izcīna atlikušo bumbu un tiesneši fiksē strīdus. Un redzam, cik svarīgi ir šī strīdus bumba, kas šoreiz nonāk šķiet Vēf komandas rīcībā. Vēf komanda kopumā trāpījuši 7 3 punktu metienus, 5 no tiem Sandi Valteri rēķinā. Tagad gan viņam neizdodas saņemt bumbu vēl vairāk. Saulis Kuzmīns, kas gandrīz to pārtver. Lai Ventspilnieki mēs sodu metienus. Šodien Ventspilnieki realizējuši kopumā 17 no 28, līdz sodu metieniem pagaidām netiek.
Klusais metiens dodās Ventspils komandai, kureiz pieņemt gala lēmumu. Un tomēr vēlreiz mainās lēmums pa pēdējām sekundēm. Šobrīd tas ir 1,1 sekundes. Iespējams, ka sekretariāts spēlējās. Šobrīd parāda savu varu. Nu, protams, es jokoju, atkal spēles laiks tiek mainīts. Nu, uzmini šobrīd spēli. Gan treneriem, gan spēlētājiem, gan skatītājiem. Uzmini cik tad spēles, cik tad laiks ir atlicis vēl šajā spēlē. Un pareizi atbildīs, ka tās ir 1,6 sekundes laiks, kurā VFam iespējams izglābties, bet Ventspilī jānosargā savu pirmā uzvaru fināla sērijā. Sandi Valtram tāpties no centra un gandrīz trāpa! Gandrīz trāpa Valters, bet, kā mēs zinām, gandrīz neskaitās. 75-72 ar šādu rezultātu Ventspilnieki uzvar otro spēles sērijā.